Nu tā, esam startējuši. Nogildumidī, pasties kāds smuks plaiss, kāds ledājs. Ļoti skaisti. Un ar parakaitu lūk var šādi lidot, kas ir noteikti priekšrocība. Ar parastu spārnu tikai riktīgi meistari var tā nolidot. Arī lido proximity, bet parakaitam vadības sistēma ir elegantāka, modernāka. Un man viņš patīk daudz vairāk. Esmu lidojis gan tā, gan šā. Un pie parasta spārna vairs atgriezties īsti negribu. Nesaskatu tur nekādas priekšrocības. Tikai trūkums. Skaties, kāds skaists Montblanc masīvs. Montblanc kā vienmēr mākonī, viņu neredz. Skaties, kāds skaists ledājs, sniegots ar milzīgām dziļām plaisām. Wow! Jā. Tas ir ko vērts. Rekor alpinisti iet savā maršrutā ļoti labi. Jā, ar parakaitu ir bauda šādi lidot. Tuvu klintīm jāuzmanās, protams, no nejaušas turbulences vai tam līdzīgi. Bet, man patīk. Man patīk spārns. Visu laiku esmu ar viņu kontaktā, jo man visu laiku jātur roktur novilkti. Stūris novilkts. Es citādi ietu pārāk ātri. Es gribu palikt gaisā ilgāk, tāpēc es stūris visu laiku novilkts. Un tam ir tā priekšrocība, ka es esmu visu laiku kontaktā ar spārnu. Man nav tāda iespēja, ka palaist rokas vaļā un dzert kafiju. Un tas ir labi, jo, ja gadījumā pēkšņi notiek kaut kāda turbulence vai tam līdzīgas lietas, tad es uzreiz esmu gatavs noreaģēt. Es uzreiz jūtu spārnu, faktiski visu laiku tā tad esmu ciešā kontaktā. Kas ir papildus drošības pluss? Daži saka, ka parakaiti turbulentos apstākļos ir nedroši. Es tam nepiekrītu pilnīgi. Ir dažādi parakaiti, ir katram savas īpašības. Piekrītu, ka specifika ir cita, ir jāvada mazliet citādāk. Atkopšanās pēc spārna kolapsa ir mazliet citādāka, niansētāka, bet vispār parakaiti, vismaz tie, ar kuriem es lidoju, uzvedās ļoti labi arī turbulentos apstākļos un kolapsa apstākļos. Līdz ar to šeit to parasto drošības trūkumu īsti nav. Nesaskatu viņus vismaz 100%. Savukārt vēl viens drošības pluss ir tas, ka ātruma kontrole tev visu laiku ir rokās. Tu maini ar vadības rokturiem, ar stūrēm spārņu ģeometriju. Līdz ar to tu vari ļoti viegli paceļot rokas mazliet augstāk, pātrināt spārnu, kas parastam paraplānam būtu līdzvērtīgs akceleratoru izspiešanai. Tu vari diferencēti pātrināt spārnu, katrā pusē atšķirīgi. Un tas reizēm palīdz stipra vēja startos un stipra vēja finišos. Tev ir vieglāk spiest pret vēju līdz pat pēdējam brīdim, kur pretī
ja stiprāks vējš gadās parastam paraplānam, nu tad ir jābūt lielam meistaram, lai manipulētu ar kaiminamo akceleratoru pietiekami precīzi nosēžoties. Var sakot, šis apstākļus manās acīs ir vēl viens drošības pluss parakaitiem. Nu tā, man ir ar parakaitu laikam jau 170 lidojumi, un vairāk par 150 vai pat vairāk par 160 tieši Alpos, Šamonī, turbulentos kalnu apstākļos. Tā kā, nu nav tik traki. Esmu piedzīvojis 6 spārna sabrukšanas, jeb kolapsus ar dažādiem parakaitiem, faktiski pa pārītiem ar katru. Ir savi secinājumi, bet visumā esmu ļoti apmierināts par viņu uzvedību. Tāda ausu klapēšana turbulentos apstākļos ir notikusi gandrīz katrā lidojumā. Tas vispār man neuztrauc. Es runāju par 6 tādiem nopietnākiem kolapsiem. Viens no viņiem pat izveidoja kravati, jeb šlipsi spārnam, ar kuru arī lieliski tikām galā. Spārns uzvedās labi un viss ir kārtībā. Tagad es arī lielākoties tos kolapsus ķeru ciet ar aktīvu pilotēšanu. Kas nav sevišķi grūti, bet tu visus kolapsus nevar izķert. Reizēm tas gaiss ir tik spēcīgs, rotori tik spēcīgi, ka vienkārši norauj spārni tev uz līdzenas vietas. Viņš pat neizkustās. Ja? Viņš vienkārši tiek tai brīdī savērpts. Piedzīvo kolapsu un tev viena puse no sēdekļa iekrīt vienkārši bezdibenī un uz viena stūra arī iekrīt bezdibenī, jeb abas. Tad attiecīgi reakcija uzreiz zibenīgi ar roku uz leju noķer atkal to punktu, kurā ir stūrais spiediens momentā. Un tad, ja spārns atverās, tad roku ceļ līdz ar stūri uz augšu, to lieliski jūt. Ja spārns uzreiz neatverās, tad to pusi, kur nav atvērusies, pumpē. Pumpē dziļiem pumpējieniem uz augšu uz leju, tā riktīgi. Un, protams, tikko kā spārns sāk lidot, tā momentā roku uz augšu, lai nenorautu viņu negribēti. Tā kā tā, jā. Esmu ļoti priecīgs. Tagad esmu izlidojis. Ja man būtu bijusi šodien lielāks termāls vai stiprāks vējš, būtu palidojis dinamiski tur gar korīti. Otru pusi pafilmējis, bet šitā puse arī ir ļoti skaista. Paskaties. Paskaties, kas te pa skatiem. Un lidoju virs faktiski ledus jūras Mer de Glace. Tur augstāk ir laikam Valē Blanche, baltā ielej, kur ziemā slēpo lejā cilvēki. No turienes es tikko atlidoju, tas ir tur augstāk ir Midi plato ledājs. Un tur tālāk aiziet vēl viens ledājs, nosaukumu neatceros. Bet rekur lejā ir ledus jūra. Kādreiz viņa bija augstāka, kādreiz viņa bija skaista, balta, zili zaļi ledi, balti sniegi. Tagad paskaties, ir diezgan tāds bēdīgs skats. Te vismaz vēl kaut kādu ledu redz cauri, bet vispār jau visiem nobirām noklāts. Globālā sasilšana. Šeit to redz ļoti izteikti. It sevišķi tie cilvēki, kas te ir bijuši pirms 10 gadiem, 20 gadiem, 30 gadiem. Kur vēl pirms 5 gadiem te izskatījās citādāk. Ja? Tā kā tā ledāja kušana Eiropā dēļ globālās sasilšanas ir izteikta. Šie ledāji kādreiz ir stāvējuši gadu tūkstošiem. Ja tur var redzēt lejā stacija, tad ēkas, gandrīz taisni pa kursu lejā. Tā ir Montenvers dzelzceļa stacija. Viņa kādreiz ir izbūvēta pirms 100 gadiem vai 200 gadiem, neatceros, bet tātad, kad izbūvēja šo dzelzceļu, tad viņa ir izbūvēta
ledāja līmenī. Ledāja līmenī. Pat aizno no vilciena varēja nokāpt uz ledāju. Nu, paskaties, kur tas ledājs tagad ir. Un arī pirms dažiem gadiem viņš jau bija uz pusi tik augsts kā tagad. Jā, globālā sasilšana. Lūk. Kā gudri cilvēki mēdz teikt, tad kalnos vissvarīgākā iemaņa pilotam ir mācēt laist pa kreisi. Nu, jeb pa labi, kā šajā gadījumā. Vārds sakot, ja tu redz, ka ej virsū klintīm un pāri netiksi, nu tad izvēlies to brīdi, kad tev ir jālaiž vai nu pa labi vai pa kreisi, un ka tur ir vieta, kur patiešām aizlidot. To mēs arī tūlīt darīsim. Aiziet pa labi. Jā. Un re, kur tur atkal ir brīva debesis, kur lidot. Joks, protams. Nē, par to, ka brīva debesis vienmēr vajadzīga, tā ir patiesība. Šeit ir jāuzmanās, ka tevi nenoķer vietā, kur tu nevari ne izlidot cauri, ne īsti nosēsties. Nu, jāsēžās. Un vēl viena lieta, no kā šeit ir ļoti jāuzmanās, ir dažādi vadi, pacēlāji, troses un tam līdzīgi. Jā, ir daudz, un ir daudz tādu, kurus vairāk neviens neizmanto, un līdz ar to neviens par viņiem nezin, bet ir. Un ir jābūt ļoti piesardzīgiem, kurā vietā tu lido, un jāizpēta vizuāli ir maršruts pirms tam. Proti jālido tikai tur, kur tu tiešām pazīsti un zini, ka nav ne vadu, ne trosu, ne kabeļu. Nu, un, protams, jātur vienmēr acis vaļā, jo gadās arī pārsteigumi. Un tad, nu, rekur, alpīnists kāpi. Oi, teik, vairāk alpīnisti, labi, nekaitināsim viņus, netraucēsim viņiem. Zin, kā te tāds lidonis arī var traucēt. Pagaid. Jā, vai es varu aizlidot, apskatīties viņus no lielāka attāluma? Es zaudēju augstumu, līdz ar to laikam jau ka nē, bet bija. Nu, lai cilvēkiem veicās maršrutā. Oi, sēd cilvēki. Kā pa stāvām klintīm augšā. Kliņš kāpēja, jā. Nav slikts maršrutiņš. Jā. Nu, protams, ar virvēm, ar drošināšanu. Viss tā kā pienākās. Lai veicās. Jā. Nu, re, kur atkal esam izlidojuši otrā pusē, midī masīvam, midī korei, Šamonī pusē, ziemeļu pusē. Reizēm startējam arī uz šito pusi. Tas ir atkarīgs. Starta virziens Agildumidī ir atkarīgs no vēja virziena. Tā ziņā tā ir ļoti piemērota starta vieta, jo vienalga kāds vējš, ir virziens, kurā var aizlidot. Nu, kas var traucēt startēt no Agildumidī? Pirmām kārtām jānoiet pa midī kori, kas prasa obligāti dzelkšņus, vēlams arī leduscirtni un iemaņas. Tas ir pirmām kārtām. Otrām kārtām ir svarīgi, lai nebūtu pārāk dziļš un pārāk mīksts sniegs. Jo ir pārāk dziļš un pārāk mīksts sniegs un piedevām nav vēja.
tad ir diezgan grūti startēt, jau skrienot vienkārši grimsti sniegā. Nu, tad mēdz būt arī pārāk stiprs vējš. Ja ir pārāk stiprs vējš, tādā gadījumā atkal slikti. Pirmām kārtām sapina spārnu, kamēr tu mēģini ar viņu cīnīties un sakārtot startam. Otrām kārtām tev var noraut pāri uz otru pusi, un uz ziemeļu pusi tas ir fatāli. Nē, tas ir letāli. Tur nokrist nedrīkst. Uz dienvidu pusi ir drošāk, tur var noslīdēt arī zemāk sniedziņā. Ja neiekrīt plaisā, tad paliek dzīvs. Tagad tā. Bet citādi augstais midī starts ir, protams, ļoti simpātisks visādā veidā. Nu, diemžēl vasarā, jūlijā, augustā visa tā puse ir slēgta. Tad jūlijā, augustā tur drīkst startēt tikai alpinisti, kuri ir uzkāpuši ar savām kājām, piemēram, Montblānā, un startē no turienes. Ja? Tad parām alpinisti. Bet tā, ka tu uzbrauc ar pacēlāju un startē tur, tā vairs nedrīkst. Pēc tam atkal visus mēnešus, līdz nākamajam jūlijam, augustam, ir iespējams startēt. To var darīt arī ziemā, faktiski jebkuros apstākļos, izņemot, ja nav lūk dziļš sniegs vai pārmērīgi stiprs vējš. Tā. Tagad es mēģināšu pārlidot tur pāri pacēlāju vidusstacijai uz otru pusi. Šī ir stacija, kurā savukārt ļoti bieži kāp cilvēki laukā ar saviem paraplāniem un startē no vidusstacijas. Ir sevišķi tandēmi piloti, kuri savus klientus nevar vai negrib vest lejā pa midī kori. Tad viņi startē no šejienes. Tas ir viens populārs starts, ir sevišķi tad, kad otras puses pacēlāji ir slēgti. Tā kā šeit mikrorajonā ir kur lidot un ir ko lidot. Redz, ir skaidri redzams pacēlāju troses, kas iet uz augšējo staciju, un piedāvām viņas ir dažādos līmeņos. 3 troses iet augstāk, un 4. trose iet 5, 10, pat 20 metrus zemāk. Ļoti jāuzmanās. Zem tām trosēm faktiski nav jālien, nevajag. Virs, jā, bet acis vaļā. Nu jā, kur var redzēt lejā to pacelšanās vietu, kas ir no vidusstacijas. Tur gan pat labam neviens neceļās, visi šobrīd lido ielejas otrā pusē, kur ir labs termāls un tā tālāk. Labi. Mēs mēģinām, kādu smuku termālīti pacēla man. Redz kā, tepat kaut kādu augstumu mēs atkal dabūsim. Aha. Pēc tam aizlidosim tur otrā pusē līdz ledājam. Ļoti skaisti šeit lielie plēsēji putni lido. Lieli, platiem spārniem. Jāuzmanās ar tādu nesadurties. Nu, kur lejā tad varam redzēt Šamonī. Tālāk Argentière, dūma kā tīta. Tur lejā ir Lezušs, kaut kur arī Gailīša klints. Nu jā, pretī Montblāns. Tagad Montblānu var redzēt. Viņš ir pa labi no mākoņa. Tas ir Montblāns, jā. Viņš izskatās aiz tām klintīm mazliet tā kā, it kā zemāks, bet viņš ir stipri augstāks par tām klintīm, vienkārši klintis ir tuvāk. Lūk. Nu, un tur iet viens maršruts pa to augšu.
pa to korīti, faktiski, kas redzam pret debesīm. Viens no maršrutiem uz Mont Blanc. Skaists maršruts. Otrs maršruts iet no Aiguille du Midi, kurš ir mazliet varbūt tehniski sarežģītāks, bet ļoti nedaudz. Faktiski abi tie maršruti ir līdzvērtīgi gan drošības, gan tehnisko iemaņu nepieciešamības ziņā. Un ļoti ir atkarīgs, protams, no laika apstākļiem un no diennakts stundas un tā tālāk. Klasiskajā maršrutā lielajā kuluārā var birt akmeņi un arī birst akmeņi un ļoti jāuzmanās no tā. Savukārt Midī maršrutā mēdz būt lielas plaisas un daži stāvumi, kas ir jāpārvar. Stāvumi gadās arī otrā pusē un plaisas arī klasiskajā maršrutā tur augšā ir tādas, ka maz neliekas. Riktīgs plaisas, kurām iet pāri pa sniega tiltiņiem. Skaties, kur skaisti paraplāni lido. Jā, un šodien ir lieliska diena. Pēc kāda laika es jau būšu uzkrājis zinām pieredzi ar parakaitiem termālos apstākļos. Līdz ar to es esmu iesācējis, es neesmu nekāds instruktors un tā tālāk. Bet zinām pieredzi tieši ar parakaitiem termālēs man ir. Un ja kādam interesē, tad, protams, varu pastāstīt. Esmu arī Substackā uzrakstījis mazu tādu kā raksteli par saviem pārdzīvojumiem, piedzīvojumiem, secinājumiem. Un, jā, mans secinājums šobrīd ir, ka es turpinu lidot ar parakaitiem, jeb parapūķiem. Nopirku Ikuma 3P spārnu, 26 kvadrātmetri. Pamēģināju. Labs spārns, bet termalē aptuveni tāpat efektivitātes ziņā, kā mans Rilwings Raptors 25 metri vai Lamoet 25 metri. Tā kā lielus iegūmus termalēšanas ziņā es tur neredzu. Un savukārt tas ir tradicionālais paraplāns, tradicionālo vadību. Es viņu šobrīd esmu izlicis uz pārdošanu. Tā kā, nē. Es ar parakaitiem. Te mazliet zaudēja augstumu laikam dēļ tam, ka iet lejupējošās gaisa strāvas gar ledājiem. Citreiz nolidošu no lielāka augstuma garām. Filmēšanas nolūkos. Tādi viņi te izskatās, jā. Un reizēm viņi brūk tie ledus kalni. Plūst lejā lēnām, tā kā tāda liela upe, ledus upe. Kur ir Šamonī, tieši priekšā pa kursu redzams arī viens no tradicionālajiem nosēšanās laukumiem, orientieris futbola laukums, aiz futbola laukuma maziņš dīķītis ar tādu kā koku vidū,
un tūlīt aiz tā ir arī Bušē nosēšanās laukums. Mazliet pa kreisi, ja paskatās, pāri ielai pa kreisi, tur ir tāda pirmā zaļā pļaviņa pie meža. Tā savukārt ir otra nosēšanās vieta Savoje, kur arī cilvēki mēdz vasarā piezemēties. Ziemā tas nosēšanās laukums ir slēgts. Tur ziemā notiek slēpošana. Ziemā ir vaļā tikai Bušē. Nu, protams, ja gadās kaut kas ārkārtējs, piemēram, ja tu saproti, ka netiks līdz nosēšanās vietai pretvēji vai kādu citu iemeslu dēļ, nu tad atrod pļaviņu, atrod vietu, kur tu vari nosēsties un strādā uz to. Nevajag mēģināt par katru cenu nokļūt līdz iedomātajam galamērķim, jo tā var tikai noraut spārnu visnepiemērotākajā vietā un nosēsties, teiksim, biezi apdzīvotā vietā pilsētā. Ja? Tas nav labi, līdz ar to, ja jūti, ka nevelk līdz galam, tad uzreiz strādā uz alternatīvo laukumu. Man tā arī ir gadījies dažas reizes, un esmu nosēdies pilsētā, esmu nosēdies pļaviņā pilsētā, esmu nosēdies pie helikopteriem. Nu, galvenais ir tiešām vēsu prātu, mierīgi atrast vietu, kur tu vari piezemēties. Nekas slikts nenotiks. Slikts notiks tad, ja mēģinās vilkt līdz pēdējam uz lidlauku un noraus spārnu pa ceļam. Oi, tiešām skaista diena. Jā. Nu jā, priekšā pa kursu redzams tur tālāk, tā labajā pusē pirms nogāzes, pirms meža ir tādi balti. Tur tek upīte, un tur ir helikoptera laukums, un apkārt tam ir slēgtā gaisa telpa. Tur nedrīkst lidot, izņemot, protams, ārkārtas situācijā. Ārkārtas situācijā lido kur tu vari un domā par drošību pirmām kārtām. Bet normāli lidot tur nedrīkst, tā ir helikoptera satiksmes zona, lai netraucētu glābšanas dienestu helikopteriem. Reku skaisti pacēlāja vagoniņš atkal iet augšā. Priekšā ir knapi redzams pacēlāja tross. Griežam nost no ceļa. Helikopteriem un paraplāniem visbīstamākais ir sapīties trosēs. Jo abi mēdz lidot zemu un tuvu reliefam, un var gadīties visādi piedzīvojumi. Re, kur tās troses ir. Jā, labi. Lidojam tālāk. Jā, parasti paraplānes šitik tuvu nelidot. Lai gan ir cilvēki, kas lido, ir tā saucamie proximity lidojumi un speed flyeri un tā tālāk. Bet tie, protams, ir ar pirmām kārtām mazliet mazākiem spārniem un arī ar ļoti specifiskām iemaņām piloti.
Jā, nu tie ir meistari, viņi prot manipulēt ar vadību, ar akceleratoru, jeb speedbāru. Bet tā normālam pilotam šādi lidot ar parakaitu ir patīkamāk un drošāk nekā ar tradicionālu paraplānu. Es te varu visādi, saprotu, jokus taisīt, tikai ļoti jāuzmanās, ka kaut kur nav kaut kāds vecakal pāri. Jā. Par vadiem, protams, vienmēr ir tāda gudrība, ja ir iespējams, lidojiet pāri stacijām, lidojiet pāri stabiem. Virs stacijām un virs stabiem parasti vadu nav. Izņemot, ja viņi neiet šķērseniski no augstākas stacijas vai staba. Tā ka tāda helikoptera pilota gudrība ir. Nu, es arī to ievēroju, ja es lidoju nezināmā vietā. Es pirmām kārtām skatos, kur kādi stabi ir, kur varētu būt vadi vai troses pievienoti vai stacijas. Un tad. Bet galvenais jau ir, viņas mēdz te iet arī labu gabalu pa gaisu bez jebkādām struktūrām, kas viņas uzturētu. Galvenais jau ir zināt savu apkārtni un iepazīt un tad attiecīgi droši lidot. Redz, skaisti man mētā, te vietējās kaut kādas turbulencītes, nekāda vaina. Drīz būs nosēšanās. Tās mēdz būt dažādas. Gadās labas, gadās netik labas, gadās, ka pēdējā brīdī man aiznes spārnu sānis, bet vismaz vertikālais ātrums gan vienmēr tiek nobremzēts. Tur nekā. Es varu izmest kūleni uz zemes, bet, vai kā citādi, vai uz dibenu piezemēties, bet es nenokritīšu no liela augstuma. To vienmēr izdodas kaut kā noķert. Jā, vējiņš te ir jūtams. Atkal pasties kāds smuks aitiņš ganās. Arī skaisti. Aitiņas. Sunītis gan aitiņas laikam. Un dusmojās, ka es te tāds lidoju. Ok. Labi, dievpalīgi, ejam lejā. Izdevās nosēsties puslīdz pieklājīgi. Neko slikti nevar teikt. Ai. Tā, paldies Dievam. Tagad jāsavāc spārns un jāiet nost no nosēšanās laukuma. Ja nāk nākamie lidotāji, tad lai viņiem ir brīva vieta. Spārnu sakārtošanu veiksim laukuma. Reku nāk vēl viens lejā, jā, tieši. Labi, stāvam mierīgi, lai viņš redzētu, kur es esmu. Un prastu, redz kā, tas ir speed flyers, jā, meistars. Lieliski. Jā. Man līdz tādam līmenim augt, bet tas ir tas, ko es te arī daru. Tā, savācam spārnu rozetītē un ejam malā. Augšā vēsts, lejā karsts. Jā, pasties, daudz šodien lidotāji. Okay.
Nu, lūk, kur ir lielisks zāles laukumiņš. Te es arī savu spārniņu sapakošu somā. Labi. Tagad atvadamies. Paldies par uzmanību. Līdz nākamreizai. Čau, čau!